pavisam drīz 2. jūlijā muzejs vērs savus durvis apmeklētājiem un turpinās muzeja spēkrata atgriešanās muzejā. Un šodien muzejā atgriežas viens no pašiem nozīmīgākajiem muzeja spēkratiem Auto Union kalnu sacīkšu automobīls, kurš vienmēr ir ieņēmis ļoti nozīmīgu vietu muzejā un arī jaunajā ekspozīcijā. Kā jau kalnu karalim pienākas, viņam ir paredzēta vieta visaugstākajā punktā muzejā. Automobils atrodas it kā uz salas, vairāk metru attālumā no pamata grīdas, un bija mums jāuzbūvē šāda speciāla konstrukcija, lai automobili uzdzītu uz šī podesta. Apakšā mums ir kase un informācija, un līdz ar to ēkas rekonstrukcijas procesā pie šī jautājuma tik ļoti nopietni strādāts. Maksimālais ātrums šim automobilim bija līdz 340 km/h. 6 litru motors attīstīja līdz 520 zirgspēkiem jaudu. Un tas jāierēķina, ka tas viss 38. gada automobīlim. Tas ir 38. gada automobīlim, ja, kad šāda ātruma ne tuvu nebija pierasta. Kā pie mums vispār šis auto nonāca uz Latviju un kurā gadā tas bija? Pirmais, kad šie automobīļi nonāca Padomju Savienībā pēc 2. pasaules kara, tas bija padomju trofeju pārvaldes panākums, ka viss, kas tur bija izvedams no tās Eiropas, tika izvests. Vienkārši tūkstošiem ešalonu visa veida un paveicās, ka atrada arī šos sacīkšu automobīļus, kas neatradās rūpnīcā, kur tika viss sabumbots līdz pelniem un gruvešiem. Jā, tie bija noslēpti kalnos un tos visus izveda vai 12 vai 13 Auto Union sacīkšu automobīļi, plus vēl daži prototipi, ko izmantoja citus sporta automobīļus pētīšanai, arī vācieši acīm redzot. Tie tika atvesti uz Maskavu un sadalīti autobūves ministrijas uzņēmumiem dažādiem Zilam, Gazam un Riepu rūpnīcām un karburātoru rūpnīcām. Visi preparēja šos aparātus un pētīja, kā tas tik labi ir izdevies. Ja. Cvikavā bija Jorge un tā, bet viņu bija sporta nodeļa, tā kā 5. riņķis. Ja. 4 riņķi bija tās pamatražotnes un tad bija sacīkšu automobiļu nodeļa. Un tad šis ar citiem? Kopā citiem atnāca uz Padomju Savienību, konkrētais bija Zila autorūpnīcā. Zila autorūpnīcā, kur pa laimi bija saglabājies neizjaukts, vai bija jaukts, bet atkal salikts, vai nebija ļoti izjaukts. Un tāds viņi mētājās vienā noliktavā, dzelžu noliktavā, no kurienes bija paredzēts viņu utilizēt. Pa laimi mums tur padomju inženieri deva ziņu, un Kulbergs, mūsu priekšsēdētājs kluba, devās uz turieni. Viņam bija talants, sakārtoja lietas, viss atļaujas dabūja, un auto nonāca Latvijā. Jā, tā kā mēs jau no 76. gada to rādījām mūsu pasākumos, bet muzeja nebija. Tikai 89. gadā, kad atverās šis jaunā muzeja ēka, kas arī lielā mērā saistīta ar šo Auto Union automobīlu, stāsts ir garāks, jā, bet tas bija iniciators un tas bija signāls padomju funkcionāriem, kas teica, būvēsim paši muzeju, labāk Maskavā. Beigās Kulbergs pierunāja tomēr, ka Latvijā to būvē. Tas bija pirmais un palika arī pēdējais specializētais automuzejs Padomju Savienības teritorijā un gandrīz vai arī Austrumu blokā vispār. Ja. Oriģinālam šādam ir vairāk miljonu vērtība, ja ne 10 miljonu vērtība. Jā, tieši tā ir, bet arī kopijai, autentiskai kopijai ir milzīga vērtība un noteikti miljoni. Tas ir viennozīmīgi, jo būvēts tika ļoti, ļoti pamatīgi. Tā nav sērijas lieta, ko var kaut kāda dzinēja bloka vai tā atliešana. Tas ir absolūti unikāls process un uzticēts tika arī unikālu darbu veicējiem Anglijā, arī vācieši redz uztic tomēr Angļiem, jo tur ir ļoti labi saglabājies tas dinastijās pāraugušais prasmju mantojums, amatnieku prasmju mantojums. Pats es biju tajā rūpnīcā, mazā darbnīciņā, kur Tevs dēlu taisīja koka modeļus šo lieto detaļu atliešanai. Unikāli ar rokām visi. Jā. Pieeja bija absolūti nopietna, jo, ja kādai detaļai kaut kas neštīmēja, vienkāršākais būtu drusku tur pafrēzēt, pavīlēt un aiziet. Nekas tika atkal modeļi atgriezti darbnīcā, tika piestrādāti, tika lieti jauni,
kamēr viss bija tā, kā vajag. Nu, tas no ārpus, un kas tad mums ir iekšā? Iekšā ir pilnīgi tāda pati mehanika, kāda bija tur, ir izmantota tādas daļas, kas bija saglabājušās nedaudz un kas bija unificēts, teiksim, magneto aizdedzēji, kas ir diezgan unikāli. Šie magneto 8 cilindru aviācijas magneto 8 cilindru tādas dzinēji nebija, tad ļoti reti, vārdu sakot, ļoti reti. Ir dabūjuši tos magneto, tāpat aviācijas sūkņi tika izmantoti eļļošanai, kompresora eļļošanai, tika pieaicinātas tur nopietnās kompānijas kā Solex, kas karburātoru kopijas izgatavoja precīzi tādas, kā vajag, tas tā virsū. Tātad, respektīvi, motors ir maksimāli tuvu autentiskam? Jā, maksimāli tuvu līdz pēdējiem. Līdz pēdējiem viss tika testēts viņu laboratorijā vai uz stendiem, pie tam dubultā, tā viss kontrole bija gan tāda tuvināta 30. gadu, teiksim, 50. gadu mehāniskā kontrole visa, un jau bija arī daudz modernāka tā laika pēdējā, tas bija 97. gads vai ne, tātad, kas bija sasniegts arī tā jau modernā tehnoloģija tika, un pat cik tā ir kalnu mašīna, jā, tika prasīts, lai būtu arī viss šī te kalnu mašīnai paredzētā retinājuma korekcijas kloķis ir uz paneļa, kas regulē to karburātoru darbību. Ja? Tas tika barokamerā tādā, kur radīts retinājums, taisīts tā kā vajag. Ja? Tā kā tas viss ir ļoti nopietni. Bet, jā. Labi, un tad noslēdzoties, kā mēs nonācām pie tā, ka mums bija oriģināls un tagad mums ir replika. Tomēr motoru muzejā. Jā, tā bija tā laika, lielas komandas un komisijas tāds lēmums. Viens no galvenajiem lēmējiem, protams, bija Viktors Kulbējs, kurš pats šo mašīnu atrada, izglāba un loloja. Viņa sapnis bija vienreiz braukt pa biķernieku trasi pie stūres auto. Skaidrs, ka to iepriekšējo, tas atkrita, jā, tur nebija pat ko domāt. Es varu pilnīgi atbildīgi teikt, ka restaurēt to šeit, Latvijas apstākļos, mēs būtu viņu sabojājuši. Te vietā tas teiciens, labākā restaurācija ir nenotikusi. Ja? Un tai mašīnai tā varēja teikt, Angļi arī to uzlielīja, ka tā mašīna nebija ķidēta, nebija sabojāta, jā, viss bija autentiski. Tāda izvēle toreiz notika, mans domas bija citādas, bet vienalga vairākuma izvēle bija tāda, ka jābūt reālam, kas darbojās, un tiešām te divreiz braukt uz biķernieku trasē, vienreiz ir startēta vēl boksos, tā ka tā ir autentiska replika, bet, jā, tā nav glezna, nav Da Vinci, jā, kur roka nav skārus, faktiski to amatnieki ir uztaisījuši pēc tiem pašiem rasējumiem, pēc tām pašām tehnoloģijām, vienīgi daudzus gadus vēlāk. Bet tad oriģināli mēs varam redzēt Audi muzejā. Audi muzejā, muzeum mobile, jā, tur ir. Viņi gan arī uztaisīja jaunu virsbūvi, oriģinālo noņēma, ielika fondos, jo tā bija tāda. Šim auto ir arī zināmā mērā simboliska nozīme, un arī pateicoties šī automobīļa atrašanai vispār aizsākās runas par Rīgas motoru muzeju izveidi, un tas bija viens no kluba mērķiem. Apkopot šos senos spēkratus vienā vietā. Un tajā laikā tas bija diezgan grūti izdarāms. Pirmām kārtām jau ņemot vērā tā padomu iekārtu un būvēt speciālu māju, kuros cildinātu rietumos būvētus automobīļus nebija īsti populāri. Tomēr tāpat kā jau arī daudzos citos laikos Rīgas motoru muzejs ļoti veiksmīgi piemērojas situācijām gan politiskām, gan ekonomiskām. Un tajā laikā, lai arī situācija nebija labvēlīga, īpaši bija tikko notikusi lielā olimpiāda Maskavā, kur visi līdzekļi dažādām kultūras un sporta iestādēm jau bija iztērēti, un faktiski Savienība vairs nebija paredzējusi atvēlēt līdzekļus tādu tipu celtnēm. Pateicoties tā laika vadītājiem Viktoram Kulbergam un vispār šiem cilvēkiem, kas ņēmās ar tām spēkratiem un aizrautībai un īstenībā mērķtiecībai un neatlaidībai, izdevās panākt to, ka šie līdzekļi tiek piešķirti. Protams, arī nāca papildus, tāds stimuls tam, jo šīs automašīnas atrašana veicināja lielu rietumnieku interesi par spēkratu, un bija pat piedāvājumi mainīt šo spēkratu par motoru muzeja ēkas būvniecību. Protams, padomju sistēma tīri, kā saka, emocionāli nevarēja pieļaut to, ka rietumi atnāks un šeit kaut ko uzbūvēs, un tīri vajadzēja pierādīt, ka mēs to varam arī paši izdarīt. Un savā ziņā šie daudz dažādu apstākļu sakritība bija veiksmīgi tam, lai motoru muzejs vispār tika uzbūvēts.
Tas ir šitas, kas te rūc. Šit ļoti oriģināli izdomāts. Respektīvi, tu paskaties Audi Auto Union un var arī īstenībā ļoti tuvu izbaudīt. It kā necils krēsliņš, uz kuru tu apsēdies, lai noskatītos filmu un